Pēdējās dienās zelts ir sasniedzis kārtējo cenu rekordu un ir pārspējis $3000 par trojas unci. Tāpēc būtu vērts parunāt par visiem visu laiku visiemīļotāko tematu, jeb saprast to, kas ir ienesīgāks – ieguldīt zeltā vai ieguldīt akcijās. Jo patiesībā atbilde uz šo jautājumu varētu būt negluži tāda, kāda jums sākotnēji šķiet. Bet labi, bez jebkādas laikvārdības pastīsimies zelta vēsturiskos cenu grafikus un ienesīgumus un salīdzināsim tos ar akciju ienesīgumiem. Un tad redzēsim, vai ir kaut kāds iedzīgs secinājums no tā, jeb arī nav. Tātad mēs aplūkojam zelta cenas un mēs redzam to, ka faktiski sākot ar 2018. gadu zelts ir gandrīz, negluži, jā, es varu teikt, ka viņš ir trīskāršojies. Labi, viņš nav trīskāršojies, viņš ir uzkāpis kaut kur nepilns 3 reizes, kā mēs to reitinām. Jo tad viņš maksāja 1200, tagad viņš maksā 3000. Tas ir 6 gadu laikā, bet pēdējo 2,5 gadu laikā, kas ir daudz interesantāk, viņš ir gandrīz divkāršojies. No 1600 pieaugot līdz 3100, jeb gan 23. gan 24. gadu kāpjot aptuveni, nopaļojot 30%. Kas īstenībā ir vairāk nekā akciju tirgi šajā pašā laikā, jo akciju tirgiem jau tas bija daudz, ka viņi 2 gadus pēc kārtas kāpa vairāk par 20%, bet akcijas vienlaicīgi ar zeltu, es neatceros, kad tas tā ir noticis. Man liekas, ka pat tas tā īsti nekad nav noticis, kad vienlaicīgi šie aktīvi ir kāpuši. Un kas ir interesanti, ja mēs pastamies šos 2 gadus, es nevarētu teikt, kad ir bijusi augsta inflācija. Inflācija faktiski bija augsta šajā brīdī, kad bija Covid krīze, jā, tieši šeit sākās Covid, tūlīt mēs pastīsimies. Šeit sākās Covid, un šeit sākās liela naudas printēšana, lai tiktu vaļā no Covid krīzes. Jā, te zelts uzkāpa. Bet šo visu posmu, kad īstenībā sāk kāpt inflācija un centrālās bankas sāk printēt naudu, un inflācija tiešām bija augsta, zelts īstenībā bija abrīnojami stabils. Es biju arī uztaisījis iepriekš tajā laikā par to video, un es pastāstīju par cik viss pārējais sabruka, obligācijas sabruka, kriptovalūtas sabruka, akcijas sabruka. Zelts turējās pie visu laiku augstākajiem cenu līmeņiem, un ar viņu nekas slikts nebija noticis. Un pēdējos gados, kas ir interesanti, it īpaši 24. gadā, zelts uzkāpa diezgan fenomenāli, bet tajā laikā ekonomika bija laba, procentu likmes bija zemes, nekas slikts nenotiek globālos akciju tirgos, ne arī obligāciju tirgos. Kā arī šajā laikā notika visu brīdi, te sākās Ukrainas karš, te sākās plašāk kari tuvajos austrumos, un tāpēc te nav nekāds īsti jaunums, tāpēc es neteiktu, ka tā ir problēma ar zeltu. Bet ar ko tad mēs varam skaidrot šos iespaidīgos kāpumus? Visdrīzākais tā ir kaut kāda neusticība finanšu tirgiem un sistēmai kā tādai. Jo citu variantu man šajā gadījumā nav. Klasiskais variants, kā ir augsta inflācija, šeit nestrādā, jo šeit bija augsta inflācija. Šeit nav augsta inflācija. Kaut kādas problēmas ar kaut kādiem valstu parādiem vai kaut kādas eirozonas krīzes, kā tas bija senāk 2011. gadā. Šādas problēmas tā arī nav. Tāpēc neko tādu īsti sliktu pasauli nevar pateikt, kā tikai tas, ka institūcijas un cilvēki uzpērk zeltu. Vai tas būtu skaidrojums ar kaut kādiem lielākiem centrālu banku kritumiem? Es šaubos, vai tas ir tik vienkārši to pateikt, ka centrālas bankas slaps uzpērk zeltu un tāpēc ir kāpums. Varbūt tas ir daļējs skaidrojums, bet I wouldn't buy it. Bet izdarīsim kaut ko interesantāku. Paņemsim S&P 500 indeksu un noliksim viņu blakus zeltam. Tagad mēs pastīsimies uz to tāda vēsturiska skatpunkta. Te ir, piemēram, 23. gada sākums, un mēs stiepjam bildi uz aizvien lielāku pagātni un skatāmies, kā zelts ar S&P 500 varētu attīstīties. Tas tāds ilustrācija par to, ko mēs darīsim. Ja mēs spiedīsim uz pagātni, ilgāk mēs redzēsim, kā zelts un akcijas attīstās. Piemēram, mēs skatāmies kopš 2020. gada, kurš mums te ir, precīzi 5 gadi. Zelts un S&P ir attīstījies līdzīgi. Ja mēs ejam tālāk, mēs redzam to, ka arī sarkanais ir S&P 500, tas zargan sarkanais ir zelts. Ja mēs ejam tālāk līdz 2015. Mēs redzam to, ka S&P 500 ir mazliet ienesīgāks, un tas pēdējais kritums mazliet pabojāja to kāpumu, bet tomēr S&P 500 ir bijis labāks. Ja mēs ejam vēl tālāk, mēs redzam, ka akcijas šķietami ir daudz ienesīgākas, vai ne? Mēs tagad skatāmies, kurš mums tagad ir 2011. gads. Mēs redzam to, ka akcijas ir uzkāpušas 4 reizes, zelts ir uzkāpis pa 1,5 reizi. Tas ir sākot ar
2010. Gada sākuma, bet te ir viens maziņš, bet šajā gadījumā 2010. gadā faktiski akcijas bija tuvākajos vēsturiski zemākajiem līmeņiem, jo pavisam nesen bija globālā finanšu krīze. Tāpēc, ko mēs varētu darīt, mēs varētu palikt to grafiku vēl mazliet plašāku. Sāksim ar, kur ir 2007. gads, kad akciju cenas jau bija tuvu maksimumam. Te bija 2007. gada akciju cenu maksimums, un tas pīks Amerikā un Eiropā un Latvijā visos trakņos gados. Te ir akciju sabrukums, kam arī bišķiņ sekoja līdz zelts. Un tad mēs skatāmies, kad kopš 2007. gada zelts ir uzkāpis īstenībā labāk nekā akciju indeks. Ja mēs uz to pastamies mazliet vēl tālāk, sākot ar mēram 2000. gadu, te ir interesanti patērni, ka zelts ir uzkāpis 10 reizes un akcijas ir uzkāpušas 3 reizes. Tas ir kopš 2000. gada, pēdējos 25 gados. Tas ir kaut kas tāds īstenībā, par ko es tā nebiju aizdomājies. Bet atkal, ja mēs stiepjam vēl tālāk, mēs redzam to, ka sākot ar 97. gadu, tas izlīdzinās. Jo atkal, visa starpība, kā mēs to visu skatāmies. Kas te ir starpība? Skatieties, kur te ir starpība. Šajos gados ārkārtīgi strauji pieaug akciju indeksi, un 2000. gadā viņi nokrita. Tas iepriekšējais 2000. gads atkal sakrīt ar to, ka akcijas bija daudz zemākā līmenī nekā viņas bija 90. gadu beigās. Un līdz ar to, dēļ tā, ka akcijas nokrita, kopējais ienesīgums akciju tirgiem nokrita, un tas viss bija daudz mazāk ienesīgs. Jau redzēt, te uzreiz mums ir 400% ienesīgums. Un vienkārši tie ienesīgumi mainās arī no zelta un no akciju cenas īstermiņā. Es arī aizmirsu pateikt, ka tur bija arī izmaiņas zelta cenām, bet mēs ejam īstenībā uz to, ko es pašā sākumā gribu pateikt. Ja mēs ejam vēl lielākā pagātnē, mēs ejam jau uz kaut kādiem 70. gadiem, tad mēs redzam to, ka akcijas īstenībā ir daudz ienesīgākas. Ja, te mēs redzam, ka zeltam ir 300% ienesīgums un akcijām ir kaut kur 20% ienesīgums. Un te īstenībā ir jāsaka viens secinājums par akcijām un zeltu, ko es jau gribēju pateikšu sīkāk beigās, bet tagad sāksim runāt jau par to tagad. Tas īstenībā nav tik daudz atkarīgs no zelta un akciju vēsturiskā ienesīguma, cik tajā, ka mēs pareizi mākam atrast noteiktas vietas, kurās mēs salīdzinām zeltu un akcijas. Jo es tagad izņemšu ārā pašu zeltu, tagad mazliet izņemsim un pastīsimies uz zeltu mazliet savādāk. Zelts bija uzkāpis, cik mums viņš te bija uzkāpis kopš 90. gadiem. 90. gadu beigās viņš bija 200 ar kaut ko, tagad viņš ir 3000, respektīvi te bija 3-kāršs kāpums akcijām, un te ir mazliet vairāk kā 11 reižu kāpums zeltam. Tas nozīmē, ja kāds saka, priekš kā mums ieguldīt akcijās, ja mēs zeltā varam uztaisīt tur 11x reižu kāpumu un akcijas ir 3% kāpumu, kāda jēga to darīt ir? Tad es patīšu bildi mazliet savādāk. Tad mēs aiziesim uz laiku, kad zelts sāka kotēties biržā un atvēlēsim 80. gadus. Redziet, šeit ir 80. un šeit ir 2000. Iepriekšējos 20 gados zelts nevis uzkāpa 10 reizes, bet to pateikšu nokrita no apmēram, reitiniet kā gribēt, no $700 par unci līdz $200 par unci. Tā kā, ja kāds būtu ieguldījis zeltā 80. gadā, viņam būtu nācies gaidīt, tūlīt pateikšu, līdz 2006. gadam, jā, 26 gadus. Ja jūs ieguldat zeltā 80. gadā un gaidat 26 gadus, jūs labākajā gadījumā iziet par nulēm. Sliktākajā gadījumā jums bija jāpārdod. Te jūs būtu dabūjuši kādu 60-70% kritumu, gaidot nepilns 20 gadus. Nākošajos 20 gados jums ir 11-kāršs ienesīgums. Tāpēc vai zelts labs ienesīgums? Viss atkarīgs uz to, kā jūs to skatāties un kurā pusē jūs tam vienādojumu esat. Un tepat arī mēs atkal atliksim atpakaļ S&P 500 indeksu pret zeltu. Un mēs apstīsimies to pašu 10 gadi. Tad mēs redzēsim arī, ka te noticis ir. Ja pirms mēs ieliekam nepareizo laika posmu zeltam, tas ir 80. gads, kad viņš bija tie $700 par unci līdz patīsim bišķiņ tālāk, 90. Tā, lai tāds smukāks piemērs ir. Tā, kur mēs te esam, 80. gads un kaut kur 20. Tad mēs redzam, ka zelts ir zaudējis 40% un akcijas ir uzkāpuši 11 reizes kopš 80. gada sākuma.
Tie bija iepriekšējie 20 gadi. Tāpēc, kā es teicu, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs pagriežam šo visu grafiku. Bet labi, ar ko mēs varam te visu šo secināt? Secinājums ir tāds. Ja jūs ieguldījāt 99. gadā zeltā, jums bija 11-kāršs ienesīgums, bet ja jūs ieguldījāt akcijās, jums ir give or take 3% ienesīgums. Bet, ja jūs būtu dzīvojuši normāli rietumu valstī un ieguldījuši zelta 80. gadu sākumā un turējuši to līdz 90. gadu beigām, jūs būtu zaudējuši kaut kur 60% un labākajā gadījumā atpelnījuši to ap 2000. gadu otrās puses, kad jūs būtu tikuši pa nulēm. Tāpat laikā ar akcijām jūs būtu nopelnījuši 11-kāršu kāpumu šajos pašos 20 gados. Un tas arī ir man tā atbilde par zeltu un akcijām. Ja mēs skatāmies uz pāris gadu griezumu, visdrīzākais tas būs atkarīgs no ekonomiskās situācijas. Ja būs kaut kāda liela inflācijas vai globālas nestabilitātes riska, zelts būs stabils vai mazliet kāps un akcijas kritīs. Ja viss būs labi, akcijas kāps, izmaksās dividendes, zelts nedarīs neko. 10-20 gadu griezumā. 1-20 gadu zelts ir daudz labāks, 2-20 gadu zelts ir sliktāks. Ja mēs atkal pastīsimies pavisam tālu, mēs zinām, piemēram, to, ka zelts bija īstenībā fiksēts. Lielu gadu savas vēstures zelts ir bijis fiksēts un to sauc par zelta standartu. Tas ir topiks citam video, bet ko es gribu teikt to, ka līdz tiem 70. gadiem zelts faktiski bija vienā fiksētā cenā. Nemelos $35 par unci. Un pirms tam zelts 30. gados, kad Amerikā bija liela depresija, viņš bija aizliegts. Bija aizliegts turēt, pirkt, pārdot zeltu, lai vienkārši mazinātu deflācijas risku. Tā kā zelta vēsture ir pavisam īpatnēja, bet tā kā mēs pastamies pavisam lielā vēsturē, zelts ir tagad, zelts bija pirms 100 gadiem, zelts bija pirms 500 gadiem, ko gan īsti mēs nevarētu teikt par akciju indeksiem. Līdz ar to, te godīgi jāsaka, tie secinājumi ir apmēram tādi. Visdrīzākais, ka jums būs labāk, ja jūs ieguldīsiet vairāk akcijās nekā zeltā, pieņemot to, ja nenotiks nekas slikts, bet ja notiks kaut kas slikts, ieguldiet zeltā. Un šis secinājums būtībā nozīmē nepateikt neko. Tāpēc vislabākais ir sadalīt portfeli. Turēt nelielu daļu zeltā vai kaut kādu noteiktu daļu zeltā un citās izēvielās un vairumu akcijās. Tas strādā visdrīzākais vislabāk, jo tādā gadījumā visi riski un visi ienesīgumi tiks iesvērti un sliktos laikos un labos laikos varbūt nebūs maksimāls kāpums, bet arī nebūs maksimāli slikti. Par to, kurš no tiem būs labāks nākošajos 5 gados, to domāt nevajag. Jo, ja jūs uzdodat to jautājumu, jūs īstenībā esat nepareizi noformulējis savu ieguldījumu stratēģiju. Jo labā ieguldījuma stratēģija atbild uz šo jautājumu nevajag, jo viņi ietver sevī visus iespējamos scenārijus. Tāpēc tāds ir mans īsais secinājums. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs pagriežam grafiku un ko mēs gribam redzēt. Tā mēs arī redzēsim konkrētu ienesīgumu. Tāpēc ņemiet to vērā un esiet piesardzīgi, kad skatieties kādus košus salīdzinājumus ar konkrētiem aktīviem. Bet labi, tiekamies citā video.